Jūlijā cesvainieši svin 800 gadus, kopš cesvainis vārds pirmo reizi minēts vēstures avotos. Pašvaldību reformas rezultātā jaunas teritorijas pilsētai klāt gan nav nākušas, tomēr 800 gadi cesvainieši uztver kā jauna posma sākumu mazpilsētas dzīvē. Ir sākusies dzīve Cesvaines novadā. Tās izjūtas ir tādas, ir jau strādāts un ir iesākti darbi, bet pašlaik ir tas laiks, kad ir tāda izšķibele un tā strādāšana ir grūtāka. Finansējuma samazinājums daudzām nozarēm, mūzikas mākslas skolai vispār gandrīz viss noņems nost un jādomā tagad, kā to visu saglabāt. Administratīvi teritoriālās pārmaiņas cesvainiešus nav izsitušas no ierastā dzīves ritma, un pilsētas jubileja ir tā reize, kad pašvaldība atskatās uz paveikto un iezīmē aprises turpmākajam darbam. Šie 800 gadi, ja būtībā pašvaldības svētki, kādi mums te nav rīkot pēdējos gadus, tas ir tāds mirklis, kad mēs parādām paši sevi un arī bišķiņ varam aizmirsties no tām problēmām, kas ir dzīvē. Es domāju, ka mēs tiksim galā. Vieglāk vai grūtāk, bet tiksim galā, jo mums ir tā priekšrocība, ka mums nav neviena skola jāslēdz. Mums ir viena vispār izglītojušā skola, un savu pamatskolu mēs jau slēdzām dažus gadus atpakaļ. Arī mums nav slimnīcas, kuras jāslēdz. To mēs arī esam jau slēguši kādus gadus atpakaļ, bet mums bija kādreiz. Un tas ir vieglāk, bet, es nezinu, jābūt tādām cerīgam skatījumam uz priekšu. Vislabākais jau būtu, ja varētu pateikt, ka būs darba vietas. Cesvaines 800 gades pasākumi noris vēsturiskā zīmē, kur centrālā ass ir Cesvaines pils, Cesvaines simbols, sāpe un lepnums. Laiks pēc ugunsgrēka ir atstājis savas pēdas. Protams, gribētos redzēt visu pili jau zem jumta, kā zinām, centrālā daļa mums nav vēl pa spēkam to atjaunot, ir kredīti joprojām par pils labo spārnu. Pils ir mums tāds Cesvaines sirds, jo mums visi notikumi mijas ar vēsturiskiem iespaidiem. Cesvaines pili tiešām atpazīst un mēs ar to lepojamies. Foto izstādes mākslinieku plenērs, Cesvaines modināšana un rīta dievkalpojums, amatnieku tirgus, koncerti un baronam Vulfam veltītā antīku automobīļu skate. Tas viss ir sarūpēts pašu un ciemiņu priekam. Uz retro auto izstādi mēs iesim, tad vakarā būs pusnaktī Lutera baznīcā, ērģeļu mūzikas koncerts, sveču gaismā. Tas to noteikti. Es novēlu, lai būtu tāds gaišs skatījums uz dzīvi un izturēt šos te laikus, un arī tie, kas ir izlēmuši aizbraukt uz kādu brīdi prom no Cesvaines un no Latvijas, lai viņi tomēr atgrieztos arī pēc tam. Svētku reizē mazajam Vidzemes novadam Cesvainei jānovēl zināmais latviešu sakāmvārds, lai mazs cinītis gāž lielu vezumu.